Visbiežākais iemesls, kāpēc cilvēki nāk uz sāpju klīniku, tas ir muguras lejas daļas sāpes. Ļoti bieži tas sāpes saistītas ar starpskrīmļu disku patoloģiju, jeb tā saucamām diskogēnām sāpēm. Diskogēnas sāpes tas ir diezgan stipras sāpes muguras lejas daļa, un no tām diskogēnām sāpēm cieš jaunie cilvēki. Līdz 60–65 gadiem tas sāpes, kur neatstaro uz kājām, viņi lokalizējas tikai muguras lejas daļa. Pacienti bieži vien sudzās par sāpēm muguras lejas daļa, ļoti grūti pieliecoties uz priekšu. Tas sāpes, kas traucē no rītiem, izmazgat pat zobus, cilvēks var pieliekties, bet ļoti grūti iztaisnoties. Atšķirība no radikulāram sāpēm, jeb no tām sāpēm, kas ir saistīts ar nervu saspiedumu un nervu iekaisumu, diskogēnas sāpes var neatstarot uz kāju, tāpēc ļoti grūti ir diagnosticējamas. Lai diagnosticētu diskogēnas sāpes, ir nepieciešama rūpīga klīniska izmeklēšana. Bieži vien ir nepieciešams arī veikt magnētrezonanses izmeklējumu, lai apstiprinātu to diagnozi.